Šī runiskā meditācija palīdzēs sakārtot un attīrīt tavu kakla čakru. Tāpēc iesēdies ērti, sagatavo savu jau iepriekš izprintēto runisko sastāvu. Veiksim 3 ieelpas. Pirmā būs, lai atbrīvotu enerģijas kanālus. Vienkārši mierīgi, dziļi ieelpo un izelpo. Bet tagad savu uzmanību sakoncentrē uz sazemēšanos. Sajūti astes kaulu rajonā kādu vibrējošu, pulsējošu vai siltuma plūsmu. Ievelc mierīgi un dziļi gaisu, aizturi to un piepildi sevi ar zemes enerģiju. Bet tagad sakoncentrē uzmanību galvas vainaga čakras rajonā, galvas vidusdaļā. Sajūti tur kādu pulsējošu, vibrējošu, kņudinošu, siltuma vēsuma plūsmu. Ievelc mierīgi un dziļi gaisu caur to, aizturi un piepildi sevi ar kosmisko enerģiju. Tagad paņem savu runisko sastāvu un kopā ar mani palūksim augstākajiem spēkiem nākt palīgā aktivizēt to. Atkārto klusi, domās līdz katram manam teikumam. Es lūdzu savus augstākos spēkus, erceņģeļus, sarģeņģeļus, gaismas eņģeļus, nākt man palīgā un aktivizēt runisko sastāvu, kas attīrītu manu kakla čakru. Lai solu runa iznīcina un likvidē visus blokus un maģiskās negatīvās piesaistes, visas negatīvās enerģijas, lai transformē tās dievišķajā enerģijā un piepildu ar pozitīvo, nepieciešamo enerģiju. Un iedarbinu arī visu runisko sastāvu. Madra runa, lai palīdz sazināties ar augstākiem spēkiem un likvidē visas negācijas, atjaunojot manus spēkus. Logra runa, lai likvidē visas negatīvās programmas un blokus, atvieglojot sastāvu darbību.
plasturruna, lai atjauno visu organismu kopumā un atgriež man atpakaļ veselību, laimi, jaunības, prieku un spēku. Lai atjauno manu višutkas čakras darbību un atvieglo sastāvu iedarbību. As runa palīdz sazināties ar augstākiem spēkiem, atjauno čakras harmoniju un funkciju, atgriež veselību, laimi, jaunības spēku un dzīves prieku. Lai runiskais sastāvs labvēlīgi iedarbojas uz manu fizisko, psihisko un garīgo ķermeni. Runiskais sastāvs ir derīgs 9 diennaktis nesājot sev klāt, un 10. nodedzinot ar pateicību, lai top. Un tagad vizualizē šo runisko sastāvu, pavēro to kādu mirklīti, un tad izlaid caur savu sirds centru. Ja tev grūti vizualizēt, tad mēģini skatīties virsū uz šo runisko sastāvu un sajust, kas notiek tavā sirds centra rajonā. Mēģini sajust kāds kņudinošs, pulsējošs, vibrējošs, siltuma, vēsuma plūsmas. Un tagad ļaujiet, lai runas pašas iedarbojas. Centrē savu uzmanību uz žokļa daļu. Nedaudz atslābini to, tā, lai tas nedaudz atkarātos, pavarot muti vaļā. Atslābini arī mēli. Sajūti, kā saspringums aiziet prom no galvas, kā nomierinās un relaksējās acis pašos acu dziļumos. Sakoncentrē visu savu uzmanību uz kaklu un muti. Mēģini mierīgi dziļi ieelpot caur degunu, bet caur muti uz burtiņu ham izelpo. Tā, lai šis ham izveido šņācošu skaņu tavā kaklā. Viņam ir jāskan šādi. Un tagad ievelc gaisu mierīgi caur degunu un izelpo caur burtiņu ham. Vēlreiz ieelpot caur degunu
un caur šo šņācošo skaņu caur kaklu izelpo. Turpini elpot caur degunu un caur šo skaņu. Vēlreiz. Un caur skaņu. Vēlreiz. Un pēdējo reizi ieelpo un izelpo caur skaņu. Nomierini savu elpošanu, bet tagad sakoncentrējies uz vizualizēšanu. Tavs uzdevums – vizualizē debesu zilu piramīdu, kas sākas no kakla, bet virsotne beidzas sirdī. Izveido šo piramīdu debesu zilā krāsā. Tagad sāc viņu palielināt. Lēnām, palielinot un paspilgtini krāsu, lai krāsa paliek spilgtāk. Tajā brīdī sakoncentrējies uz sajūtām. Sajūti savu sprandu, pakausi, kaklu, mēli. Sajūti, kā saspringums lēnām pazūd sprandas rajonā, pazūd pakauša daļā, pazūd kaklā un pazūd arī mēlē. Sajūti, kā piramīdas enerģija paplašinās un piepilda visas tās vietiņas. Piramīda izšķīdina visus enerģētiskos blokus un piepilda ar debesu zilo gaismu. Tā izpilda katru tukšumu, katru caurumu tavā kakla čakrā. Enerģija dodas augstāk un piepilda ausis. Sajūti, kā ausis sāk pulsēt. Labais piramīdas stūris apzīmē tavu gribas spēku. Tu iegūsti spēku katreiz, kad izsaki savu taisnību vai paveic kādu lietu līdz galam. Labais piramīdas stūris piepilda tavu rīkli, barības vadu, pals saites ar enerģiju, palīdzot tev runāt tikai taisnību. Jo apzināts vārdu krājums palīdzēs tev uzturēt
tavu mērķtiecīgu, bagātu saikni ar citiem cilvēkiem. Bet tava piramīdas kreisā puse satur tavu radošo enerģiju, kas piepilda tevi un palīdz tev izpaust sevi. Tā palīdzēs tev izpausties mākslā, dziedāšanā, literatūrā, zīmēšanā. Tā atvērs tev prieku un laimi. Atstāj, lai piramīda veic un pabeidz savu darbu. Bet tu tagad klusi savās domās atkārto maniem teikumiem līdz. Es dzīvoju attiecībā ar savu iekšējo taisnību. Es izsaku savu taisnību. Es esmu taisnība. Manā dzīvē ir svarīga komunikācija. Tā ir vajadzīga manai labklājībai. Es mīlu dalīties ar pieredzi un runāt taisnību. Es ieklausos citu cilvēku taisnībā un godīgi dalos ar savu taisnību. Mans gribas spēks cieši saistīts ar manu garīgu dzīves mērķi. Es izpaužu savu taisnību maksimāli radoši. Es komunicēju ar tiem, kas atver man savu sirdi. Es mācos ieklausīties sevī un savā iekšējā balsī. Es attīstu savus mērķus katru reizi, kad runāju taisnību. Mana mērķtiecība ir mans vārds, un mans vārds ir taisnība. Mana komunikācija nāk no dvēseļu dziļumiem. Katru reizi, kad es izsakos, es daru to no mīlestības un labestības. Mans gars atrodas mierā, harmonijā un klusumā. Es ticu eņģeļu čukstiem, kad atrodos viena. Bet tagad noklausies un mēģini izdziedāt līdz īpašai skaņai, mantrai Ham. Ham, 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 ham,
Un tagad tu iziesi no meditatīvā stāvokļa mierīgi un ar smaidu. Tāpēc dziļi ieelpo, aizturi gaisu, pasmaidi, izelpojot, atver acis.